Jūs bijāt arī rakstījuši, un es domāju, apvienībai, kā man tagad viss sajūtas biedrība, par labu Latviju. Ja? Viņi teica tā, ka mēs meklējam cilvēku, kuriem nav visi vienalga, ja uzņēmēji un tā tālāk, ka gribētu atrast partiju, kur realizē šīs idejas. Tad Šķēles un Šlesera partija, nu tā varbūt viņas sauksim šobrīd, ir tās, kuras varētu realizēt tās jūsu idejas par labu Latviju. Mēs rūpīgi skatījāmies apkārt uz politiskiem spēkiem, politiķiem, līderiem un viņu darbiem. Visiem no viņiem bija kļūdas, bet izvērtējot kļūdu sarakstu, mēs apstājāmies pie Šlesera kunga un zināmā mērā pie Šķēles kunga, kā pie tiem, kur ir spējīgi kaut ko darīt. Viņi ir spējīgi novērtēt, kas notiek Latvijā, viņi ir spējīgi saredzēt problēmas, atrast risinājumus un pats galvenais izdarīt, nevis runāt par darīšanu. Es pieņemšu atbildi un labi cienu viedokli, bet kas notiks, ja šīs partijas, kas iekļausies, neīstenos to jūsu uzstādījumu par labu Latviju, ko paziņojusi ir? Nu, līdz vēlēšanām vēl 5 mēneši un kā? Pirms vēlēšanām vai pēc vēlēšanām? Nu, kaut vai arī pēc, Faktiski mēs kā sabiedriska organizācija nododam savu nosaukumu, emblēmu, gandrīz tā kā bērnu, un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Un ļoti rūpīgi skatāmies, ko viņi ar to darīs. Un ļoti rūpīgi uzraudzīsim, kas tur īsti notiek. Vai jūs neatzīstat, ka tas tomēr tāds teātris ar kustību par labu Latviju, jo skaidrs, ka ir viens kampaņas veidotājs, ir viens ideologs, idejiskais autors, noformētājs un tā tālāk. Tur jau bija skaidrs šī simbioze, un kas notiks tālāk jau varēja paredzēt. Arī Aizbalta kungs nokomentēja šo Beleviča kunga aizgājināšanu no kustības, kur ir acīm redzams, ka tomēr šī partija vienalga kāda personā, bet ir pieņēmuši šo lēmumu, ka viņš nedara, jo viņš redz nederēs sarakstā un tā tālāk. Un tagad visi, protams, saka, ka jā, mēs vēl tikai lemsim, spriedīsim par kaut kādu kopā sadarbības formu. Bet tas nav teātris tomēr. Kustība šodien apvieno vairāk nekā 5000 dalībniekus. Tā ir ļoti liela organizācija, kurā ir apvienojušies dažādu partiju pārstāvi, bezpartijskie, dažādu nozaru pārstāvi, liela daļa uzņēmēji, darba devēji. Tā skaitā, jā, mūsu partiju cilvēki arī ir, bet es personīgi esmu piedalījies procesā, bet es neesmu šīs kustības biedrs. Jo es uzskatīju, ka man mandātu par spēku konsolidāciju var dot tikai un vienīgi LPPLC kongress, kas notiks 5. jūnijā, proti rīt. Kas attiecās uz kustības droši vien vadības maiņa, tad es neslēpšu, ka es paudu viedokli kustības pārstāvjiem, jo, redziet, katrā partijā, katrā kustībā cilvēki var būt arī dažādi atsevišķos jautājumos. Bet jautājums, kādu ideoloģiju mēs virzam uz priekšu, kādu karogu mēs paceļam. Un es personīgi uzskatu, un par to arī mēs partijā esam runājuši, ka viens no nosacījumiem, kuru mēs izvirzīsim šai konsolidācijai, ka tomēr mēs skaidri nodefinējam, ka ģimenes vērtības tiek ņemtas par pamatu, un ņemot vērā, ka LPPLC pirms kāda laika rosinājumu grozījumus Latvijas satversmē par to, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti nekā savādāk, tad, protams, Beleviča kunga izteikumu par to, ka viņš varētu atbalstīt vienzimumu laulības Latvijā, principā bija sarkanās līnijas pārkāpšana. Un tas, ko es kā LPPLC priekšsēdētājs šai kustībai un tās pārstāvjiem teicu, ka ļoti svarīgi nodefinēt to pozīciju, jo es kā partijas priekšsēdētājs nevaru iet uz kongresu, aicināt apvienoties ar kustības pārstāvjiem, kuri gribētu nodefinēt, ka Latvijā jāievieš vienzimumu laulības. Izrādījās, ka tā bija viena cilvēka pozīcija, kuru var respektēt, bet to nevar respektēt kā kustības oficiālo pozīciju. Neuzspieda kustībai kā pozīciju. Piedodiet, ja es kā partijas priekšsēdētājs sākšu sludināt kaut ko, kas ir nepieņemams manai partijai, tad es zinu, kas notiks nākamajā kongresā. Un šajā gadījumā, piedodiet, katrā partija skaidri nodefinē savas vērtības. Mums ir arī tādi cilvēki kā Baštiks, Jānis Šmits un daudz citi, kuru būs kategoriska pozīcija. Un tieši tāpēc mēs arī teicām, mēs esam runājuši par uzņēmēju darbību. Ar Biļeviču kungu man ir labas attiecības un izpratne un tā tālāk. Bet problēma ir tā, ja ideoloģiski mēs ejam kopā, nu nevar būt tā, ka kāds teiks,
teikt, es apvienojos, bet es gribu ieviest komunismu. Un šī pozīcija stingra. Mēs iestāsimies par ģimenes vērtībām, un jebkāda vēlme revidēt satversmi, legalizēt vienzimuma laulības, tik nocirsta saknē. Mēs to neatbalstīsim. Mēs respektēsim, ja cilvēki vēlas būt savādākie. Mēs nevienu nediskriminēsim, bet satversmi mēs piemēslot neļausim.